tas ir aizstāts ar bērniem pašu vislētāko, un tad, kad tu saki, ka bērnam vajag dot tomēr pašu vislabāko, cilvēki ir sašutuši, viņi saka, bet tas taču būs dārgi. Tā nav, bet attiecībā uz to, kur bērns tiek aizvests, tātad uz pirmskolas vecuma iestādi un pēc tam uz skolu, viņi tur ved mācīties. Un cilvēku bērni ir līdzīgi tāpatās kā ar citām dzīvām būtnēm. Ir noteikts vecums, kad viņš var kaut ko iemācīties, un ja tajā vecumā viņš neiemācīs, tad viņš neiemācīsies nekad. Ir ļoti slavens fizioloģijas eksperiments, kad kaķēnam tikko dzimušam aizsien vienu aci un apseju noņem tikai pēc 4 mēnešiem, tad tam kaķim ir 2 anatomiski veselas un intaktas acis, tikai ar vienu viņš neredz, nemaz neredz. Viņš nav iemācījies lietot šo orgānu tam, kam viņš ir bijis paredzēts. Tā ir lakstīgala, ja dziedātāja putniņam pēc izšķilšanās no olas 20. dienā liedz iespēju dzirdēt, aizlipinot tur austiņas, dzirdēt līdz 50. dienai savu vecāku dziesmu, viņš neiemācīsies dziedāt vairāk nekad mūžā ar fatālām sekām priekš savas dzimtas turpinājuma. Viņš nekad nedziedās tik skaisti, lai patiktu kādai citam putniņam un kopā netaisīs likstu. Cilvēku bērns nonākot tajā vietā, kur mēs viņu gribam mācīt, viņam arī ir jāmācās, bet vai viņš spēj uztvert, vai viņš nespēj uztvert, vai viņš spēj sekot līdzi vai ne, tas ir atkarīgs no ēdiena, ko mēs cilvēku bērnam dodam. Mūsu visu sabiedrību satrauc tas, ka arvien vairāk paliek hiperaktīvu un agresīvu bērnu. Ir pat sagatavots, un arī šī ir Latvijā milzīga problēma. Daudz ir avīzēs rakstīts par to, ka mums Latvijā ir sagatavot ministra kabineta noteikumi godājumam Dubrovska kungam uz parakstu par hiperaktīvo un agresīvo bērnu izslēgšanu no skolas, ja pēc pirmā brīdinājuma vecākiem viņa uzvedība netiks mainīta. Tātad iet runa par jaunu slimību, kas saucas uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms. 1999. gadā Teksasas štatā Amerikā bija liela tiesas prāva pret ārstiem, psihiatriem un farmaceitisko kompāniju, kuriem pārmeta, ka tā ir izdomāta lieta, lai radītu konkrētiem medikamentiem noietu tirgu. Tiesas procesu farmaceitiskā kompānija vinnēja, un šie medikamenti ir sākuši uz savu uzvaras gājienu. No 2002. gada ir ļoti plaša informācija par šo, un tā lietas būtība ir tāda, ka ir sagatavoti ministru kabineta noteikumi. Es ceru ar veselības ministras kundzes palīdzību nodot to Dombrovska kungam kā lūgumu, lai viņš tos neparakstā. Tāpēc, ka kā var pēc pirmā brīdinājuma vecāki izmainīt savu bērnu uzvedību, taču ne jau ar siksnu. Viņu vedīs pie ārsta, šai lietai ir sagatavots farmakoloģisks risinājums. Tātad Latvijā ir reģistrēti 2 medikamenti, viņi ļoti iedarbīgi, viņi ir īstas narkotikas, mēs aptiekās viņus glabājam seifā, šeit klātesošie farmaceiti to zina. Un viņiem ir latviešu valodā iepakojums, latviešu valodā anotācija, vajag tikai Dombrovska parakstu. Un tirgus uzplauks, un tā bērnu uzvedība izmainīsies no pirmās tabletes. Un viņam šīs tabletes būs jālieto visu mūžu. Tās ir īstas narkotikas, bet tas trakākais ir tas, ka izmainīsies ne tikai bērnu uzvedība, izmainīsies viņa personība. Viņš nekad neizaugs par to cilvēku, par kādu varētu izaugt, ja viņš nelietotu narkotikas. Tad lūk, šai problēmai ir jālikvidē cēloņi, nevis jācīnās ar sekām. Ir Londonā piemēri un citur pasaulē, konkrēti Londonā, ka vidusskolu direktori vienojas ar vecākiem par to, ka viņi nedos saviem bērniem mājās krāsainas limonādes, angliski tos sauc par softdrinkiem, latviski es ieteiktu tulkot par tukuldariem, un nedod vēl konkrētus pārtikas produktus ar noteiktām ēvielām. Apmaiņā solot, ka es kā skolas direktors gādāšu par to, lai bērni skolā šādu pārtiku nekad nesaņemtu un šādus dzērienus. Un tikai katrā otrajā gadījumā vecāki to izprot, un katrā otrajā gadījumā tikai ar mieru līdzdarboties,
Bet visa tā rezultātā skolēnu uzvedība un sekmes tik dramatiski pozitīvā virzienā izmainās, ka šī pieredze, ka mums Latvijā vajadzētu, pirms mēs esam sākuši iet nepareizo ceļu, laicīgi atkāpties. Un vēl viens konkrēts piemērs, milzīgs pētījums no 1000, es precīzi tādu gadu nepateikšu, 5 gadu periodā visās 819 vai cik Ņujorkas skolās, izslēdzot no skolēnu pusdienu raciona tikai krāsainās limonādes un noteiktus pārtikas produktus, tika panākts 5 gadu laikā, ka visas Ņujorkas skolas vidēji, katra no skolām pacēlās Amerikas skolu reitingā, ko mēra visas Amerikas mērogā pa 16% katra skola vidēji. Mēs visi zinām, ka vislabākā pasaulē izglītības sistēma ir Somijā, spriežot pēc skolēnu zināšanām, bet reti kurš zina, ka šī izglītības sistēma balstās uz vienu fundamentālu stūrakmeni, un šis stūrakmenis ir 1948. gadā pieņemtais likums par to, ka katrs mazais somu bērns, un ne tikai mazais, bet sākot no 1. klases līdz pēdējai vidusskolas klasei, saņems uz Somijas valsts rēķina siltas, svaigi pagatavotas, uzsvars uz svaigi pagatavotas pusdienas, izbalansētas no pārtikas uzturvērtības viedokļa konkrētai bērna vecuma grupai. Uz to balstās, tas ir stūrakmens. Un tas ir tas, kādu ceļu vajadzētu iet mums, jo ir bērni, kas uz industriāli ražotu pārtiku reaģē ar agresivitāti vai hiperaktivitāti, bet citi reaģē ar savādāk, citiem ir depresijas, citiem ir baiļu lēkmes. Bērnu emocionālā uzvedība ir traumēta, pateicot ar ēdienu. Un tā lietas būtība ir tāda, ka agrāk cilvēki domāja, ka cilvēks jūta sirdi, bet tas, ka cilvēks jūt nevis ar sirdi, bet ar galvu, mēs esam medicīnas vēsturē pateicīga tādam cilvēkam, kuru sauca par Finu Gāžu. Viņš bija spridzinātāji, tas bija apmēram pirms kādiem 130 vai cik gadiem Amerikā. Viņa galvaskauss ir saglabājies Harvardas universitātes arhīvā, un visi internetā var šo lietu atrast. Tātad ļoti slavens gadījums, tātad viņš bija spridzināšanas meistars, un viņa uzdevums bija tātad iezija, akmens iezija, kur bija izurkts caurums, tātad tika ielikts dinamīts, un otram palīgam vajadzēja pēc smiltis tajam caurumā ciet, un viņam vajadzēja ar šo stikla, ar šo metāla lauzni sablīvēt tās smiltis, lai sprādziens ir efektīvāks. Un viņa uzmanība tika novērsta, un viņš domāja, paskatījās par plecu un automātiski domādams, ka smiltis jau iebērtas, uzcita to stangu pa dinamītu, un tā gāja vaļā sprādziens, un tas lauznes viņam iedūrās vaigā un izgāja cauri galvas kausam un smadzenēm, cauri galvas kausa pamatnē un ārā no galvas. Un visi domāja, ka viņš būs beigts. Bet nekā, viņš to stangu izvilka, aizgāja pie daktara. Un visi gaida, ka viņam būs beigas, bet nē, viņš nodzīvoja 12 gadus. Ja? Viņš uzstājās cirkā, rādīja sevi uz savu stangu un stāstīja, ka viņam galvā izdodas cauras tienes un viņš ir dzīvs. Bet faktiski tas nebija vairs iepriekšējais cilvēks. No šī brīža viņš kļuva par pilnīgi citu cilvēku. Viņš emocionāli izmainījās pilnīgi. Viņš kļuva neciešams, rupji lamājās. Viņš visus darbus, kuros iekārtojās, pazaudēja. No cirkus viņa arī padzina. Viņš kļuva nespējīgs plānot savu nākotni, jo viņam pazuda spēja just, paust emocijas un paredzēt, kas notiks, ja viņš uzvedīsies šādi vai citādi. Un tas ir tas gadījums, un izrādās, ka cilvēks jūt nevis ar sirdi, galvas smadzenēs ir speciāls orgāns, tātad amigdala, kas ir atbildīga par šo cilvēka spēju emocionāli just. Un faktiski tā Fina Gāža gadījums bija tas, ka, ja viņu mehāniski šo smadzeņu daļu likvidē, tad cilvēks pārstāja just. Un cilvēki, bērni kļūst emocionāli traumēti,
Tam par iemeslu ir tā barība, kuru ražo industrija. Un mums vajadzētu darīt savādāk ar saviem bērniem, katram no mums, katram ar mūsu mazbērniem. Bet bērni ir ne tikai emocionāli traumēti, pārtikas industrijai ir vēl arī citas vielas, ko viņi pievieno pārtikai. Tie ir ne tikai šīs kaitīgās e-vielas, ir tā, kad lai radītu jaunu medikamentu, laika posms no ķīmiskā savienojuma sintēzes brīža līdz tam, kad viņš nonāk aptiekā uz letes konkrēta zāļu gatavo formu veidā, teiksim, tablešu veidā, paiet apmēram 20 gadi, tas izmaksā no 500 miljoniem līdz $1 miljardam. Un tad šādu konkrēto šo zāli ārsts, izmeklējot vienu pacientu, izrakstīs tikai šim pacientam. Tajā pašā laikā vairāk kā 30,000 ķīmisku savienojumu, daudzi no viņiem ārkārtīgi aktīvi, tiek baroti visai cilvēcei rītā, pusdienās un vakarā vēl pa starpu, bez kādiem klīniskiem pētījumiem. Par tiem vispār nekad nav bijusi runa, kā arī bez kādiem pētījumiem uz dzīvniekiem. Tātad, un ir ne tikai e-vielas, ir arī citas vielas, kam mūsu cilvēku organisms nav piemērots, un viena no tām vielām ir cukurs. Tātad, mēs tajā akmens laikmetā mums vajadzēja skriet pakaļ tam medījumam, un cilvēku organisms ir revolūcijas gaitā ticis piemērots olbaltumvielu un taukvielu uzņemšanai. Mums ogļhidrātus, cukurus gadījās sastapt ļoti reti. Organismam nepieciešamos ogļhidrātus organisms spēj sintezēt pats. Un dabā mums laimējās atrast kādreiz medu vai saldu sakni vai saldu augli, tad mēs pārēdāmies un nekas slikts nenotika. Bet cukurs, ar nelēm ar cukuru ir tāda, ka viņu pārtikas industrija izmanto divu iemeslu dēļ, pirmām kārtām kā konservantu, otrām kārtām kā vielu, kas izraisa atkarību. Un ir internetā pieejamas bērnu endokrinologu profesoru Ludviga lekcijas,